kā darbojās, tur tādi, es nezinu, cik tur tie cilvēki, ja? Čekisti faktiski, tie, kas visi iznīcina. Pagaid, tas Andris Teikmans ir ASV vēstnieks? Jā, viņš no Anglijas vēstnieku pārgāja uz ASV vēstnieku tagad, patās 3 dienas atpakaļ. Andris Teikmans. Tur ir tā lieta, un mums ir viņam tāda smagā brunā suns strīpa, ko mēs varam pierādīt, mēs viņu varam noņemt no amata ar vislielākām fanfāras skaņām, saprot. Tā ir lielākā šmuce, kāda vien var būt pasaulē. Ak, Dievs! Ak, Dievs! Ir krimināla noziedznieks, kurš izdevis likumīgu, pret demokrātisku pavēli slēgt Rīgas Latviešu biedrības darbību, kura darbojās atbilstoši visiem likumiem un atbilstoši 38. gada statūtiem. Mēs bijām 1500 cilvēki, Dullis tikai murgo, kad mēs bijām 489 vai cik tur cilvēki, Tie bija, kam bija ierakstīts biedrkartes kartotekā, bet tādi, kas bija uzrakstījuši jau iesniegumu, bet kuri vēl nebija izskatīti un nebija, kuriem izrakstīts apliecības biedrkartes. Tādi kopā mēs bijām 1500 cilvēki un 1500 centrālo demokrātijas attīstības platformu Latvijas, reorganizācijas, postkomunijas reorganizācijas demokrātisko platformu likumīgo, viņš iznīcināja Andris Teikmans, un viņš tagad atrodas demokrātijas citadelē, Ņujorkā vai Vašingtonā vai kur, kā vēstnieks. Pastāsti man lūdzu, kas viņš tajā brīdī, mēs runājam par 1993. gada 18. februāra nakti, paldies Dievam, ka tu esi pamodusies, mīļā saulīte, Ditīt mīļā, tu esi pasaka, tu esi, un tu zini, cik tu esi skaista, ka tevi tas mīciņa vainadziņš metālā ap to galvu. Ārprāt, cik ilgi man tas vainadziņš būs jāstāja, kāpēc tev? Tu esi tik skaista, ak, Dievs, un viss tavs veidols. Paklaud, labi, paldies tev. Nekā milda debesīs ar dzīves vai... Vismaz dzīva, nav nekāds nāves spoks. Jā. Klausies, bet tu man pastāsti lūdzu vēlreiz, Vārds sakot... Tev tagad raudu, man mīļa. Neraudu staburadziņu. Es raudu, tu nezini, cik man ir ārprātīgi grūti, kā man bērni brūk virsū. Man tagad bija mazajam... Man arī ir šausmīgi ar bērniem. Jā. Pagaid, tu man pabeidz stāstīt, vārds sakot, kādā amatā viņš bija tas Andris Teikmans? Andris Teikmans, Rīgas. Toreiz. Priekšsēdētājs. Viņš bija Rīgas domas priekšsēdētājs? Tieši tad, kad atnāca... Jā. Viņš bija Rīgas mērs, un viņš izdeva pretlikumīgu, absolūti nepamatotu rīkojumu slēgt Rīgas Latviešu biedrību. Ak, Dievs, un tagad viņu ieliek par ASV vēstnieku? Jā, taču viņi ir pilnīgi, es saku, tie nav stratēģi, tie ir pilnīgi idioti. Viņi... Nē, tu Valdiņa, tu saproti, tie viņi ir stratēģi, viņi zina, ka mēs tagad ņemam atpakaļ varu, un Andris Teikmans ar jums tika galā toreiz, un tagad viņš tiks galā ar mums atkal. Tāda ir tā stratēģija. Toreiz viņi iznīcināja tautvaldību un Satversmes 2. panta īstenošanu, un ja viņš toreiz varēja, kur tad viņš tagad nevarēs, ka viņš Amerikā sēdēs? Dieviņ tētiņ, tur taču ir visa žīdu naudiņa, visi Rothschildu banku centri, viss Pentagons, visi Vatikānas lielākie tempļi. Jā, labi, bet klausies, visu žīdu naudu un visu Rothschildu, varas piramīdu vai ko var apgāst viens 5-gadīgs bērniņš, kas ar pilspalviņu vai ar zīmulīti uzraksta uz papīrīti patiesību. Saproti? Tas tagad ir citi laiki. Tagad vairs nav tie laiki, kad nāca iekšā un ar 100 tūkstošu karaspēku zobeniem apbruņot un cirta galvas nost un viss. Un kurš būs tas bērniņš, Valdi? Kurš būs tas bērniņš? Mēs esam tie, jā. Vai, paldies Dievam, es varēšu beigt staipīt to kroni, jo bērniem jau tāda nav jāstaipa. Mēs pasakam, jā, dārgumiņ, mēs pasakam pat
patiesība vairs nav apslāpējama, kopš pastāv internets, radio, televīzija un kopš pastāv masu mediju. Mūsu Latvijā masu mediju, protams, nestrādā absolūti, ja ir pilnībā viņu rokās un viņi savā... Pagad, bet ko tu man tur teici par to? Kā tur? Jūs 19. februāra rītā, pēc tam, kad viņi bija visu... Ko viņi bija nozaguši tajā biedrībā? Viņi visu iznīcināja. Tu izlasi manu rakstu, mīļā Saulīte. Izlasi manu sarakstu ar Ervīnu Jakobsonu. Tev nav? Pagaidi, nu? Pagaidi, bet kas tur tajā seifā bija? Kas? Kas bija seifā? Seifā bija biedrības visi galvenie dokumenti, līgumi un kas tur visi paši svarīgākie dokumenti. Seifs īstīgs, smags kāds 100 kg, 200 varbūt, nu. Un tur bija iekšā visi dokumenti un biedrības nauda. Un gan jau arī pilsoņu kongresa materiāli. Nu, droši vien, jā, saprot, viņi to seifu paņēma un nelaida mūs iekšā. Mēs bijām aktīvākie un kaujas spējīgākie cilvēki no rīta tur. Visu nakti dežūrējām pastā. Mēs sēdējām augstums šausmīgs, saprot. Kādā pastā? Uz Leņina ielas, pretim saktai, ir pasta nodaļa. Mēs taču visu nakti stāvam, mēs salsam nost, mūs nelaiž iekšā. Jā. Mēs visi latviešu biedrības biedri, tur komisiju vadītāji un visi, mēs tur bijām arī, man viss tas ir kaut kur nofilmēts, savot. Un mēs esam ārā, visu nakti ārā. Un tad redzam, kad viņi nelaiž iekšā, mēs ar slogas nevaram durvis sīst ārā vai laust, jā, viņi dara noziegumu. Dara noziegumu, kas saskaņot ar Teikmani, ar Godmani, ar Čeveru, ar Raimondu Paulu. Raimonds Pauls toreiz bija kultūras ministrs, saprot, varbūt nav augstākās padomas priekšsēdētājs, jo Saima vēl tad nebija. Saprot, Čevers bija iekšliet ministrs, kas piekomandēja speciāli pārģērbtos miličiem uzvilkt virsū formstētiem kurtkas tāds, ja. Viņi sitāši sekiem un šāva, saprot, žāsins šķīda, bet latviešu biedrības priekšā viss bija tā kā lopkautuvē. Viss sniegs un šausmīgs augstums. 15 vai 20 grādus saules, saprot. Viss sniegs vienās asinīs. Vilim Kalējam, Rīgas latviešu biedrības apstādes priekšniekam, uz sejas vienu uzliks 6 šūves. Visu vienu kokleti, es to nofilmēju un parādīju pa televīziju. Es aiznesu uz NTV5 un viņi parādīja. Visu Latviju redzēja šāvienus, redzēja šaušanu, sišanu un redzēja tūplānā Vili Kalēja, Latvijas biedrības apstādes priekšnieku, kuram visa seja, tur nebija seja, tur bija tā kā baigajā gadā. Tas bija viena asiņaina kokleti, saproti. Es taču visu to nofilmēju. Mīļā, dārgā, baigi žēl, tu lūdzu, izlasi manu rakstu, mosties, celiet strādā šito te, un man saraksta to Ervīnu, tāds Ervīns Jakobsons, viņam ir tāda laikmeta. Kur tev tā saraksta ir nopublicēta? Tā ir nopublicēta. Ervīns Jakobsons, laikmeta zīmes. Tā ir mājaslapa tāda? Jā, viņam ir, viņš ir žurnalists, saproti. Viņš ir kaut kāds invalīds, jā. Un kas baigais Ervīns Jakobsons, to tu noteikti skaties tu tūlītās, jā, un viņš ir sakarīgs, viņu gan izsmēja, tur Grantīši izsmēja un saprot, kad ir komunists, es arī viņam saku rakstu, ka tas ir tikai to, ko viņš raksta, ka tas ir čekistu, saprot, luciferiskais, saproti, murgs un visu, bet viņam ir diskusijas kultūra kaut kāda. Kaut arī pēdējā laikā viņš man saks neapstiprina vispār. Laikmeta zīmes saucās. .lv. Laikmeta zīmes.lv. Un tas ir tāds 3. augustā tautas tribunāls Trakonams vai provokācija. Ir to Jakobsons sadaļā Valsts un pilsoņi. Publicēts 03.08.2015. gadā. Beidzot, tas ir noticis. Vai dieniņās. 2015. gada 23. jūlijā Latvijas Republikas drošības policija aizturējis bēdīgi slavenās internetu vietnes
iedvesmotāju un garīgo tēvu Linardu Grantiņu. Paklausies, kā tur ir? Var sakot, ja tas Teikmanis ir apstiprināts kā ASV atašejs Latvijas, jā? Jā, vēstnieks, jā. Vēstnieks. Tas viņš nav atašejs Latvijā, viņš ir Latvijas vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs. Nu, pamāc man, es tur tā var pārteikties. Viņš bija Vācijā vēstnieks, pirms tam viņš bija Vācijā vēstnieks, saprot, jā. Un pēc Vācijas viņš bija Anglijā vēstnieks. Skaidrs. Zviedrijā viņš ir bijis? Nē, nav bijis, nē. Klausies, bet tad jau Vējons droši vien viņi ir apstiprinājis arī, ja? Nu, noteikti, jā. Pie tam, nē, nu tā ir šmuce pa visu, saproti, nu tie ir benzīna tvaiki, kas ir piesātinājuši pilnīgi visu. Viņas mazākā dzirksalītes tagad var, saproti, jo tikai ir es tāpēc jau gribēju, lai tu to savējo masoņu draudzeni lielo gigantisko ieslēgtu, nu. Jo viņas vārds tur momentāli, saproti, nu, tu starptautiski neskaities nekas, saproti, tu esi maza sīka. Mīļumiņ, bet starptautiski skaitās tikai masoņi. Neviens nerādīs tādus brīnumus kā es vai tu starptautiski viņu kuluāros, jā? Bet ja tās masonas kā lielā garā masoniete Latvijas izcelsmes, saproti, Zviedrijas ārlietu. Nu, viņu, mīļumiņ, es esmu runājusi ar viņu. Nu. Viņa neko tādu nedarīs, dieviņ tētiņ. Tu būtu redzējis, kāda viņa tu plānā vispār. Viņa darīs tad, ja viņai tev varbūt pietrūcis ir diplomātijas mazliet. Nu, es tu sazinu. Nē. Viņa ir ļoti, ļoti spēcīga masoņu līmenī. Tu saprot, viņai Āfrikā pieder dimanta raktuves. Viņa nav tas, ko tu iedomājies, jā? Viņa tāda pati vergtura kā visi citi. Nu, tā ir cita lieta, bet es... Viņa tur Āfrikā klopē tos nabaga melnos ārā, lai kad tik viņai iedžingstētu kāds dolāriņš. Jā. Nu, to es nezinu. Tā viņa mantkārīgi, tā viņai latviskais gars nav ikšā. Ir. Tas viss viņiem iet paralēli, saprot? Viņiem ir šitā, protams, bērnišķīgā romantika no bērnības, ko viņi tur folkloru, tur dročī, bet tur jau... Jaunsadarbiņš, teiksim tā. Bet tur jau sirdsapziņa ir iznīdēta lielā mērā, tas jau ir tādā perversā līmenī, saprot? Tas jau ir... Nu, es tam negribu piekrist. Tu tagad spied bišķīt uz Lapinska politiku, Lapinskas tādu sūsību pamuldēju par savu šito. Es vienkārši negribu nonākt konfliktā ar viņu galīgi. Viņš teica tā, latvieši ir tādi cūkas, jā, kad viņi nodeva, sastādīja sarakstus, kurus jāizved. Bet Saulīt, latvieši nav cūkas. Latvieši ir cilvēki, bet viņi ir ielikti un uztaisīti par algotņiem, kuri, ja neuztaisīs sarakstus, nedabūs ēst. Protams, bet to jautājumu vispār ir jāapiet. Tur ir vienkārši izēja, vienkārši formula. Tie cilvēki, kas sastādīja sarakstu, tie ir klasificējami kā čekisti un komunisti, kas ir noziedzīgās mafijas darboņi, noziedznieki. Bet kāda jēga par pagātni runāt? Valdi, tagad pilni, visas valsts struktūras ir pārņēmuši šādi algotņi, kuri katru dienu izrēķinās ar pamatiedzīvotājiem un pilsoņiem. Jāprot viņiem piekāt īstais jārliks, viņš nedrīkst saukt pa latviešiem, viņi ir jānosauc, tie cilvēki ir jānosauc. Viņi ir latvieši, viņi vienkārši ir nohipnotizēti, viņi ir psihozē un pilnīgā atkarībā no sātaniskas naudas. Pilnīgā atkarībā no sātaniskas naudas, jo mums pašiem nav savas bankas, ko mēs pārvaldām, un mēs nevaram viņus apmaksāt un iedot viņiem vērtīgu darbu un iztiks līdzekli, ja? Tas ir vienīgais, kas mums trūkst, un uz to mums arī jāstrādā, lai atgūtu. Tie ir deklasēti morāliski kropļi, Saulīt. Nē, viņi nav kropļi, tu neaiztiec manus latviešus, viņi mani mīlulīši, bet viņi vienkārši rehabilitējami ir. Un visi pārējie arī krieviņi un žīdiņi, viņi vienkārši jāparūpējas pa viņiem, lai viņiem nav tik šausmīgi iztiks līdzekļi, ka viņiem jāveic masu slepkavības. Ka viņi nav atkarīgi no šitā sātana jevrikiem un dolāriem. Tas ir saprotams. Kā mēs viņiem iedosim vērtīgas nodarbes un pilsoņu algas un pamatiedzīvotāju algas, tā viņi pārvērtīsies par itīgiem jēriņiem, nemaz nedomā.
labi. Viņiem vienkārši ir šausmīgi uzdevumi un izdzīvošanas mehānisms ir pilnīgi krimināli. Atomkara sistēma tā ir, ja? Jā. Digitālā atomkara sistēma. Bet tā atomkara sistēma tā ir grūtāk saprotama nekā vienkārši čekistu mafiju. Bet tā nedrīkst runāt, tā tu radi naidu un tā mēs nekur netiksim. Tā mēs radām tikai karu paši un ar karu nevar apstādināt karu. Jā, bet tu saproti, tad, kad latvieši lika iekšā vagonos, jā, staigāja apkārt žīdi ar nagāniem rokās. Tas ir rakstīts tā viena tā atsliecinieka. Nabaga žīdiņi, tu iedomājies, viņš 40 gadus vazāja pa tuksnesi. Nav brīnums, ka viņi palika debīli, Jā. Tagad viņiem vajag iedot rehabilitēties. Nabaga čekistiņi arī, kad viņus... Protams, ka nabaga čekistiņi, kā var šitā... Iedomājies, kā viņi bija nospārdīti, lai kaut ko tik šausmīgi darītu. Jā, viņiem sāpēja tā kājiņas, sāpat viņiem sauri, ka jāspēr bija latvieši. Nē, tā ir psihopātija. Tā ir psihopātija. Tā ir šizofrēnijas forma, jā? Nopietna šizofrēnijas forma tā ir. Un tad viņi ir jāārstē, viņus nedrīkst pielaist ne pie kādiem darbiem. Tad viņiem ir jāatrodās pie dabas, puķītis jāstāda. Jārunājas ar putniņiem, kamēr viņi atkopsies. Protams, to es saprotu. Visus izārstēsim, nesatraucies, Valdiņa. Nezinu, man, tā klausies tālāk par šito, tad Jākapsons, tas tev ir jāizlās obligāti, jā, jo tu nezini un tu neaptver pilnā mērā to traģiku, kas notika. Šeit tajā laikā, jo tu, paldies Dievam, bija atradies ārpus šitā visa ārprāta un dzīvoja Zviedrijā. Pastāsti vēl, cik viņi tev mākslas darbus nozaga? Virs 2000, ko sauc par gleznām, teiksim, jā, un 8000 eksponātu, kopā 10,000 eksponātu. 8000 eksponātu skaitā iet iekšā Jāņa Čaksta krūštēls, kura vērtība ir lēšama no 1 līdz 2 miljonus eiro. Saproti, lētāk viņi... Kas tev tur vēl bija tajos 8000, kas nav gleznas? Piemēram, Rērika Tibetas Buda, jā. Tibetas Budas sākuma cena, jā, jebkurā aukcionā, Sotbī vai Kristī vai kur tur ir, būtu sākās no 7000 funtiem sterliņu. Mārciņām. Sākuma cena, tā ir tā mazā. Aida vai tālākajam, kas vēl tev tur bija? Man tur bija liela skulptūra, tā kā tu esi redzējis, piemēram, porcelāna skulptūras un visādas lietas, tur vāzes un visādi aplesnojumi un visādi dokumenti, sabot. Hercoga Jēkabā, lielā skulptūra, jā, piemēram, jā. Tā ir, zini, tik liela, viņa kādus 70 kilograms varbūt sver vai ko. Tā kā, kad tu ej aizrobežu mākslas muzejā iekšā, tur... 70 kilograms sver dzīvs cilvēks. Jā. No kāda materiāla? Milzīga skulptūra, kad tu ies iekšā... Jābūt viņai smagākai nekā cilvēkam. Labi, bet tas man pofīgi, man viss tās skulptūras ir pofīgi. Tur kaut kādas sakrālas lietas arī bija? Jā, protams, man bija 18 stendi ar tērauda uzmedzināti un ar stiklu, jā, speciāli, kas bija visi pilni ar izsūtīto latviešu mantām. Vēstules, dienas grāmatas, mākslas darbiņi, 18 stendi piekrāva pilni, saproti, Tas bija tajos laikos, kad vēl šī tajā okupācijas muzejā vēl gandrīz vai nekāda ekspozīcija vispār nebija. Tas viss mans īpašums. Adīts, piezīmīts un fotografijas un zīmējumu un klādes un... Pagad, tavs īpašums. Kur tu to visu tā sarāvi? Es taču esmu kolekcionārs. Kā tu to visu sadabūji? Es esmu izbraucis gandrīz vai visas Latvijas mājas, visas Latvijas bēriņos, visas Latvijas pagrabos, visās šuplādēs, visās klētīs, visās izgāstuvēs, visur. Es pat, piemēram, iedomājies, pat tagad
Es ieguvu visas Pelēča, Andreja Pelēča, kā viņam pilsēt, laikam Andrejs vai kāds Pelēča, tā rakstnieks, tas savu slavenais sabot, Ojāram vācietim draugs bija, nu, bet antikomunists šausmīgs sabot, nu, viņš rakstnieks skaitā, man visas viņa vēstules, visa viņa korespondents, milzīgas pakas, saproti, nu, ar markām, ar saturiem iekšā, viss, es gribēju dot savai meitai, lai viņa raksta filoloģijā diplomdarbu par to tēmu, bet viņa citu uzrakstīja vienkārši pārāk bīstami. Labi, Saulīt, es te nevarēšu vairāk runāt, man jātaisa savu apelāciju. Nē, paklausies, tu paskaties, jā, paskaties to Ervīns Jakobsons, dzirdi? Jā. Un izlasi visu to, jo viņš ir tāds pats nezinīts kā tu, teiksim, jā, zināmā mērā, nu. Nu, es jau vairs neesmu nezinīta, mīļumiņa. Paldies, jā, nu, tomēr pa lielam ņemot, gandrīz vai es piedod, ja tādu, tu jau neesi nezinīts tagad, jā, tagad man neesi. Ir sevišķi, ka tagad tu zini, ka pats lielākā amatpersona, kas ir izdevusi nelikumīgu lēmumu, nelikumīgs, pilnīgi caurspīdīgs, viņš nevarēja 19. Februārā rītā atrasties uz Latviešu biedrības iekšpusē, jo vēl nebija sākusi strādāt Rīgas dome. Saproti? Viņi no 8 tikai sāka. Tur ir pilnīgi neloģika, saproti, nu. Kā, viņš arī tur pats atnāca? Kas? Viņš pats atnāca, vai tad? Viņš nekad nav atnācis. Tā bija visa. Andris Teikmans ir, mans pieņēmums, ir KGB sistēmas savoti, viens no posmiem, sabot, nu, kurš darbojas un dara visādas pretlikumības, sabot, kas neatbilst Latvijas likumiem, neatbilst Satversmē, neatbilst civil likumam, neatbilst krimināla likumam. Bet viņi taču tie, kas ir tik augstos līmeņos, viņi ir devuši zvērestu ne jau tautai, bet viņi ir devuši zvērestu Vatikānai, baņķieriem, Rotšildiem un Rockefelleriem un Pentagona virsvadībai, NATO un visiem šitiem. Nu, ja tu tā uzskati, nu labi uzskati tā. Es uzskatu, ka vietējiem... Un kā tu pats zini, tad viņiem masoniem ir aizliegts atbalstīt nacionāli patriotiskās struktūras. Jā. Tas viņiem ir ierakstīts masonu nolikumā. Jā. Tas ir viens no viņu būtiskākajiem darbības solījumiem, kad viņi kļūst par masoniem. Ka viņi neatbalstīs cilvēkus, kuriem ir uzdevums īstenot Satversmes 2. pāntu. Jā. Un tas ir tas zvērests, ko viņi ir devuši. Un zvērestu tautai viņi nav devuši. Jā, bet tu nevari pierādīt, ka viņi ir devuši kaut kādu zvērestu, bet to, kad viņi ir pārkāpuši likumu, un kad ir tāds Andris Teikmans sodams un liekams cietumā kopā ar Egiju Levitu un ar Rasnaču, vienkārši cietumā liekam par noziegumiem. Kas tur bija ar Levitu? Kas tur? Egiju Levits tad bija 1993. gada 18. februārī, viņš bija tieslietu ministrs. Nu jā, tad jau viņš arī to Latvijas banku atdeva žīdiem, Rotšildiem. Labi. Centrāla banku. Ministrs, jā. Un pēc tam aiz viņa nāca tieslietu ministrs šitas te Rasnačs, saproti, nu, tie ir KGB cilvēki, visi, saproti, ja tu operēsi ar tādiem jēdzieniem kā Vatikāns un vispasaules masoņi un tā tālāk, jā, saproti, to tu nevari pierādīt, bet to tu vari pierādīt, ka viņi darbojās KGB. Kā es nevaru pierādīt? Es varu gan. Uz visiem mūsu pilskalniem stāv Jehovistu draudzes, kuras sauc sev pa kristiešiem, bet viņi jau pielūdz Jehovu. Tas taču ir pilnīgi skaidrs. Viņi nekādi kristieši vairs nav. Paklausies, ja tu vērsīsies Es nevēršos pret kristiešiem vai kristīgo ticību. Nogriez kājas līdz ceļiem, ne līdz ceļiem, līdz gurniem. Nevērsies pret kristiešiem. Nē, es nevēršos pret kristiešiem, es vēršos pret tiem, kuri nozaguši kristiešu ticību, ja? Un pārvērtuši to par sātanisma templi.
Jā, nav laiks par to tagad runāt. Tas tāpatās kā šitie DDD kropļi par deokupāciju murgo. Izdīs viss ārā okupantus, viss tur 700,000 cilvēks ar visām ģimenēm un tad Latvija būs tīra. Tas ir pilnīgs murgs. Ne, bet no tev ir savādāks drusciņ tas redzējums, jā. Bet nav iespējams vispār neko izmainīt, ja joprojām uz katra mūsu svētvietas stāvēs katru svētdienu taisīs asins dzeršanas un miesas ēšanas rituālus un visiem atlaidīs grēkus, lai tik grēko, ja? Un lai tikai ēd nost savus tautiešus un lai te notiek skaldi un valdi. Kamēr tas turpinās, mēs nevaram pilnīgi neko izmainīt, Saulīt. Ak, Dievs, tu runā skadiņa tavu savulīt. Tā ir nāves kulta. 3000 tempļos Latvijā notiek nāves kulta rituāli, kur tiek nozombēta visa tauta, nohipnotizēta un piemuļķota, ja? Un viņi atbalsta šīs ārzemju bankas ar šo sātana naudu, kuru te pilnīgi mēs nepārvaldam, ja? Es tev lūdzu, mīļā Ditīte, nenoskaņo visus kristiešus Latvijā. Apmēram 90% ir kristieši, saproti. Bet es taču necīnos ar kristiešiem, bet gan ar šitiem sātana kultistiem. Kristieši pat nezin, ka viņi pielūdz Jehovu tajos rituālos. Jā, labi, pieņemsim, ka tā ir, jā. Viņi taču paši nesaprot, ko viņi dara. Jā, pieņemsim, ka tā ir, bet to tu nedrīksti teikt, jo tu pret sevi, mēs neesam ieinteresēti, lai pret mums darbotos milzīgi lieli fiziski kvantumi cilvēki. Nu jā, tu uzskati, ka savādāku taktiku vajag izvēlēties. Taktikai jābūt savādākai, tāpatās kā tie idioti murgo par deokupāciju, saproti. Bet tu zini, kas Zbigņevs Stankēvičs viņam zīmogā, viņa zīmogā, ģērbonī, ir, tu izlasi viņa ģērboņa tulkojumu. Terra Mariana iekavās Latvija tiek upurēta Sankrastijā kaut kādā tur. Viņš pilnīgi atklāti stāsta tajā ģērbonī, ka šeit notiek, ka Latvija ir upurtraukā ielikta sātana. Par to mēs runāsim nākošajā posmā, saproti. Trepits ir, ja tu kāpsi no pirmā pakāpiena tūlītās uz pēdējo vai uz pusaugstumu. Nu, kāds nākamais posms, ka tūlītās jau sāksies karstais karš? Šitas ir tas posms, tagad ir tā šķirtne, nu nevar vairs novilcināt to, manuprāt. Nu, labi, bet nedrīkst nav gudrība pret sevi. Tas ir, tu rīkojies tāpatās kā apdaudzītais Ilmārs. Es rīkojos tāpat, kā izdarīja šitas te, kuru viņi sauc pa Jēzus Kristus, kas bija vienkārši pagāns un nebija viņš nekāds žīts. Viņi vienkārši tagad visiem iedod joprojām ēst un dzert viņa asins, bet viņš arī to pašu izdarīja. Viņš visiem pateica patiesību un viņu apēda un nosita pa to, ja? Un tie paši viņa tautieši nosita viņu tāpat kā mūs tagad klopē mūsu pašu tautieši nost, ja? Bet cita ceļa nav, tāpatās kā tas Jēzus sauktais to izdarīja. Tas ir vienīgais veids, nu nav cita veida, nu nevar visu laiku melot. Un puspatiesības teikt un domāt, ka kaut kas izmainīsies. Jo vienīgā maģija ir patiesība. Jā, pareizi. Ejam apakaļ pie eksponātiem, saproti? Apakaļ pie eksponātiem. Tātad, lietu saprastu, tā iedomājies 8000 dažādi eksponāti, jā. Tas ir tāds milzīgs skaits, jā, kad es ar tiem eksponātiem varēju piekrāmēt pilnu visu Latviešu mākslas muzeju Valdemāra ielā. No visas zāles pilnas, saproti, tikai izvietot, pārstāt. Kur tev viņi stāvēja vispār? Kā viņi varēja viņus visus aiznest? Telpās, kā viņi varēja aiznest? Viņi bija piekrāmētas tās telpas? Piekrāmētā stāvgrūdām. Bet kur tu var vienā naktī izkrāmēt stāvgrūdām 5 telpas? Kas tad tur bija pa miljoniem? Viņi, kad gribēja, tad viņi darīja, jo mēs jau vairs nekad netikam iekšā. Tad viņi vienkārši jūs izslēdz ārā un pēc tam izvāc. Viņi izsludināja pēc, turēja durvis aizslēgtas iet. Viņi vairs jūs nelaida pareizi, jā, viņi ielika jaunu valdi. Viņi ielika jaunu valdi, vai ne? Biedrības nams ir slēgts. Vēl nebija jaunu valdi ielikuši, neko viņi nebija ielikuši.
Viss tas ir nelikumīgi, jo mēs visa tā valde, visi 36 runas vietas delegāti, ja, visi lietvede mums bija, un rakstvede, un rakstvede, lietvede, viss mums bija, saproti, atbilstoši statūtiem. Pilni štati, pilnīgs viss, saproti, goda tiesa bija, 5 goda tiesneši, es viens no viņiem, ja, pārējie, tur, piemēram, Egils Prieks, ja, bijušais tiesnešis, ja, un pēc tam advokāts, ja, Juris Muižnieks universitātē, pasniedzējs mācības spēks juridiskajā fakultātē, sabot par kriminālu tiesībām, un vēl tur ko vajag pat, un tādi. Un tos pārējos es nemaz nezinu vēl, kuri bija 2, jo 5 bija goda tiesneši, saprot? Aizmirst viņu vārdus? Kā lūdzu? Aizmirst viņu vārdus? Es nezinu, jā, visus dokumentus, es jau viņiem nekad neesmu redzējies, nesaticies. Jūs nepaspējāt ritīgi iesākt to darbību, jā? To jau radīja, jā, to goda tiesi, visu to radīja, tas viss bija darba process. Jā, tikko jūs bijāt sataisījuši, tikko bijāt uzradījuši to biedrību, jā. Jā, un viss likumīgi sākās, un tāds viss jaunrada. Mēs atradam tos... Restaurācijas darbi tie ir, jā. Jā, protams, jā, un tas process jau ir tik, mēs taču sirds un dvēseli, neviens, mēs nesaņemam nevienu santīmu, nekad. Tagad tā ir Latvijas biedrībā, salikt visādi dolnas, un visi saņem algas, saproti? Tu vari iedomāties, un uz to, ka viņi tagad saņem algas, viņi šietams ir iegrūduši to namu ieķīlājuši bankā, žīdu bankā, te var pielikt to tavējo žīdu murgus, to masoņu pretlatvisko rīcību, te viņi var pamatot. Vai, ne tā manējā nekā, davai klausies. Baigi, Nē, es vēl gribu tev pabeigt pašu svarīgāko, ko šis stulbais Skadiņš un Lapinskis, ko viņi vispārībā neņem vērā un nesaprot. Viņi, tāpēc, ka viņi vienkārši puš to pašu stauri, ko tu, ja, bet, puš pilnīgi bezjēgā, sabot, viens nepareizs tonis disonē visu pragmatismu, saprot. Viņi ir antikristi baigākie, zini, Skadiņšojās, jā, arhitekts, un Lapinskis Jūras, jā, viņi ir baigi antikristi, es nekam neticu, man uzdies uz tādu dievu, un visu, es esmu meistars un tā, Tātad viņi ir ateisti, jā? Viņi ir izteikti drausmīgi karojoši ateisti, pilnīgi patoloģiski, saprot, jā? Jā. Ja tu vēl to dari daudz maz pieklājīgā Nē, formā, es nedaru pieklājīgā formā, es to daru dievturības formā, Dieva vārdā. Jā. Es daru to, lai ieviestu dievsaziņu un apstādinātu sātanismu. Ļoti pareizi. Tā ir pavisam cita lieta, jo īstenībā šitas ateisms ir ļoti šausmīga lieta, jo tad cilvēks iedomājas, ka viņš pats ir dievs. Tieši tā. Un tas tiešām ir šausmīgi. Viņam ir, visi viņa noziegumi ir momentāli attaisnojami jau. Pilnīgi šausmīgi, tas ir tiešām. Tas jau ir augstākais ķecerība, augstākais murks, saprot, ka viņš tev... Bet man tagad, Valdeņi, ir smagi. Man tagad ir jābūt gan pa Jēzu Kristu, gan pa Kārli Ulmani. Bet klausies tālāk par tiem eksponātiem, saprot, lai tu saprast, ja, kāpēc es vērsos pret to Lapinski un pret to Ojāru Skadiņu, ja? Jo viņi patoloģiski aprej baznīcu, tu nerej vairs uz baznīcu, visu nerej. Mums ir pirmais posms jāatjaunoja Latviešu biedrību, saprot, jāiet māmuļā iekšā. Tikko mēs būsim iegūši 3 lielās zāles un iegūši Meci lielā 13, atgūši savas tiesības tur darboties, tās ir atņemtas, saprot? Jā, tur tās komisijas augšā, es nezinu, vai viņi uztaisīja viņas pa hoteļiem, vai viņas vēl ir komisija telpas augšā. Viņi nekādu hosteli uztaisījusi, neko viņi nav uztaisījuši, saprot? Paldies Dievam. Mēs to visu varam dabūt apakaļ, tur ir pilnīgi viss tukšas telpas, 200 telpas ir pilnīgi tukšas.
Visu laiku. Mīļumiņ, bet, nu, No kā tu pareizi teici, vajag lietu secību ievērot. Pa priekš noturēsim šo dievnīcu sētu mūsu latviešu biedrību šeit robežos, jā? Jā, bet pa priekš noturēsim to. Kas ir ļoti svarīgs. Ļauj man pabeigt pa eksponātiem, kas ir ļoti svarīgs, saprot. Nu, tātad no visiem tiem 10 000 eksponātiem, visiem vienmēr redzamā vietā stāvēja glika bībele. Pasaulē ir zināms labā stāvoklī 13 glika bībeles, jā? Nu, mans īpašums glika bībeles vērtība ir kā vērtība, kā antikvārs, jā? Viņai cena ir no 110 līdz kādiem 150 000 eiro. Tāda viņai ir cena, saprot, jo 15 tikai pasaulē. 230 gadus pēc tam, kad Latvijā jau bija drukāta bībeles tulkojums glika, ja, latviešu valodā. 230 gadus pēc tam tikai Krievijā sāka drukāt bībeli. Tu zini, kas tev kā antikvāram ir pa kļūdu bijusi? Tu neesi, tu esi, bet vispār atvainojies, nezinu, varbūt, ka tu esi ievācis. Kaut kādus rūnu rakstus esi tu ievācis kādreiz? Nē, nav nekas. Nu, redz. Nav. Nu, tev, protams, kā jau luterānim, tev tas fokus bija cits. Es esmu luterāns, es esmu ticīgs cilvēks, un tas jau ir pats svarīgākais, ka tev ir absolūtā harmonija un sadarbība ar kristīgās ticības pārstāvjiem, saproti. Es esmu tās. Bet tā, ka kristīgā baznīca ir pārņēmuši satanisti, tad nekāda harmonija tur nav. Ne, bet tas taču ir zināms. To jau es nenoliedzu, un to nenoliedz neviens luterāns. Luterāņi jau tas jau ir kas, tas ir tie protestanti. Un ko tu domā par Vatikānu un katoļiem? Viņš pamazām, sapot, lielais kuģis, viņš ātri nevar mainīt virzienu. Viņam ir milzīga inerce. Saprot, Vatikāns ir liels, milzīgs valsts pārvaldes aparāts, saprot, valstu pārvaldes aparāts, globālais valstu pārvaldes aparāts. Viņš nevar mainīt, bet viņš pamazām maina virzienu. Uz kurienu? Sāk atzīt savus kļūdas. Vatikānam taču ir kļūdas bez jēgas. Tā taču ir centrālā pasaules dzīvības sistēma iznīcināšanas korporācija. Nē, viņi atzīst tās kļūdas. Tu apskaties, ko ir darījis Pāvils II, Vojcila, tas ir ģeniāls cilvēks. Viņi ir finansējuši visus pasaules kārus, mīļumiņi. Jā. Tā ir slēptā pārvaldes forma visai banku sistēmai un militārajām pentagonšķinām un arī KGB viņu vēl. Jā, nē, viņi ir saistīti, protams. Visi centrāli dienesti tikai tad pastāv, ja Vatikāna un Pentagons viņiem atļauj darboties. Jā, labi. Lai tā ir, un tā tas arī ir, un lai tā ir, tas ir pilnīgi dabīgi, zināms, savādāk tā būt nevar. Skaidrs, ka viņiem jābūt saistītiem, jo Vatikāns ir pilnīgi visur. Viņš ir Urugvajā, Paragvajā, un viņš pat ir ielīdz Indijā un Ķīnā, saproti, Un viņš ir Latvijā un Čehijā un Krievijā un visur viņš ir, protams, bet tu nedrīksti noliegt kristīgās ticības arī vislielākos plusus. Saproti? Tā ir vecākā masu slepkavības korporācija. Viņi nogalināja 100 miljonus indiāņu, lai paņemtu Ameriku. Tu noskaņo ticīgos cilvēkus, tu nespļauj viņiem dvēselē. Un tieši tie mūsu pašu baltās rases pārstāvi, kas ieņēma Ameriku, arī slepkavoja tos nabaga indiāņus. Protams. Un tāpēc viņi tagad brīnās, ka viņiem slikta dzīve palikusi, tā visa karma jau nāk apakaļ. Jā, mēs taču labi tos visi zinām, jā. Jā, bet saproties, ka nevar to kuģi tā lēnām. Ja tas ir masu slepkavības kuģis, viņš lēnām nevar pārvērsties. Viņu vajag tā kā programmu izlaist cauri un ātri updeitot pareizi. Un visu slepkavību mehānismus vajag izdzēst. Tā kā programmēšanā tas notiek ātri. Mēs neesam tik spēcīgi pašlaik.
Mīļumiņ, tu pats iesāki sarunu. Es esmu tik spēcīga pašlaik, un es to varu izdarīt. Un tu pats pašā sākumā teici, ka mums vajadzīgs tikai mazs bērniņš, ja, kas pasaka patiesību. Un tad es būšu tas bērniņš, mīļumiņ. Neko citu mēs nevaram izdarīt. Es negribu, lai tevi saspiež lielais ātrvilciens kā odiņš, saproti? Bet es netaisos dzīvot šitajā nāves kultā, asinskārajā kanibālisma, vampīru purvā. Es stāvēšu un gvilzīšu savu patiesību, un ja viņi mani gribēs saspiest, viņi saspiedīs, man pofīgi ir. Titīt, mīļā, nav jēga nest idiotisku upuri, kad tu vienkārši, tevi vienkārši... Tu gribi pateikt, ka Jēzus Kristus bija idiots, jā? Nē, nu tad nestāst man, ka es esmu idiots, jā? Tu gribi pateikt, ka Kārlis Ulmans bija idiots? Nē, nebija. Un tad nestāst, ka es esmu idiots, un es no viņiem tikai mācos. Nē, bet es negribu, lai tu sevi upurē, saproti? Nu, bet nav citas metodas, kas varētu strādāt. Viņi uz mani pastīsies varbūt tikai tad, kad es būšu nopurēta. Acīm redzam. Nu, nevajag. Ja jau viņiem nepatīk, ko es dzīva, ko te var darīt? Varbūt viņiem vajag manus video skatīties kā beigtai. Tas taču ir likumsakarīgi. Tas viss šitā viņi savādāk nemāk kanibāļi. Mīļā Dite, tas beigsies tāpatās, kā tas tur buļķis no Jelgavas atbrauca un pie brīvības piemineklu sev sadedzināja. Nu, es taču netaisos sevi dedzināt saulīt. Netak. To līdzīgi pasākumu. Un neviens pa viņu nerunā. Ja Paleks Čehijā sadedzinājās un viņu iezīmē iekšā pat... Labi, pietiks runāt, man meitulītes zvana. Jāpalīdz viņai. Mīlu, čau, čau!